Šodien es biju uz konsultāciju vecmāti Arīnu Vīto klīnikā. Ļoti daudz informācijas, ļoti forši. Galvenokārt tāpēc, ka tas dod tādu zināmu sirdsmieru. Paklausījāmies bēbīti. Nebiju viņu satikusi kopš pirmā skrīninga. Bija forši dzirdēt sirdspūkstus un vēl vienu to apliecinājumu, kas katrai mammai noteikti svarīgi, ka viss ir kārtībā. Izrunājām lietas, no kā labāk šobrīd izvairīties. Ļoti labas ziņas, ka man nav jābeidz dzert kafiju. Ļoti garšo kafiju, tad es mēģinu kompensēt. Bet tu neatsakies no kafijas. Grūtniecēm nav jāatsakās no kafijas. Vai cik labas ziņas? Obligāti, jā. Tas priekš manis ir īpaši labas ziņas. Izrunājām par fiziskajām aktivitātēm, par uzturu. Liels prieks, ka vizītē varēja piedalīties arī mans partneris un arī uzzināt mums saistošos jautājumus. Visam bija gatavi? Jā. Internetā viss izlasīt? Nē, nevar teikt, ka gatava. Arīna ļoti daudz stāsta, bet viss ir pa tēmu. Izrunājām, kad es sākšu just bēbīt. Man šķiet, ka jau bija viena epizode, bet es neesmu droša. Partnerim bija ļoti interesanti. Jā, līdz ar to forši būt abiem kopā, jo gal galā mēs esam abi kopā šajā projektā. Ļoti forši, kā arī tētis topošais tiek iesaistīts, un kā tam arī, manuprāt, jābūt.